Nu ko, draugi, Latvijā ir brīvdiena, mums ir neatkarības diena, bet pasaulē notikumi iet uz priekšu, un jā, mums ir īstenībā notikums saistībā ar to, ko paredzēja žurnāls The Economist. Mēs redzam augšā notikums, kas paredzēta 22. gada jūnijā, plus 2,5 gadi, kā vienmēr, un jā, pusgadiņš, un tā mēs redzam, jā, jaunās interesantās lietas, kas tikko notika, jeb Amerika atļāva šaut Krieviju ar tālajām raķetēm. Interesantākais ir tas, ka šīs notikums tika paredzēts, ja prognozēts lielajā 28. gada konflikta 8. mēnesis ir mais, kad tiek trieciens raķeti, un re, kur ir, tā, augšā ir 11. 12. mēnesis. Ja, šeit mēs redzam to, kas notika 28. gada septembrī augustā, pirmo reizi 22. gada marta. The Economist žurnālīgs Powerplay tika izmantots Nord Streamā, kad tika uzstādināts Nord Streams, pēc tam bija notikumi augustā un septembrī. Varbūt lielākā daļa no jums nezina, kas īstenībā notika, un tad iesim vēlreiz ornākstīgas, kas tad notika augustā un septembrī. Šeit mums ir augšā Somu profesors Tomas Madenis. Viņam ir, kad teikt, pietiekami daudz sekotāju, vairāk nekā 77,000 followers, 3,000 tiešie sekotāji un tā tālāk. Viņš nāca ar interesantu jautājumu. Vai septembrī augustā tika nuked, jeb tika veikts trieciens pa Krieviju? Šeit ir viņa blogs jeb raksts, kas tieši tika izdarīts, pēc kādiem principiem viņš nonāca pie attiecīgiem secinājumiem. Šeit ir viņa kārtējie posti Twitterī. Es domāju, ka viņi vēl visi ir palikuši. Šeit tiek fiksētas sekas, kas tika 6. augustā, kā teikt, nodarīts. Par atļauju Ukrainām veikt triecienus pa Krievijas teritoriju ļoti priecīgs ir pats Alex Soros. Nu ko, skatāmies augšā un redzam, ka mums 22. gada jūlijā un 27. gada jūlijā bija vesela rinda ar dažādiem simboliem, kur bija saistīts ar kūku. Kūks ir, tā ir islama pasaule. Līdz ar to ļoti iespējams, ka būs trieciens nevis pa Krieviju, bet pa Irānu. Nu ko, turpinām sekot, es domāju, notikumi būs daudz un interesanti, liekam izšķīšus, dalamies un līdz nākamajai reizei.